Labdien! Prieks jūs visus redzēt mūsu šī gada pirmajā ESG sarunu pasākumā, lai arī kopumā tas ir sarunu cikla 11. Pasākums, tad šī gada tas mums ir pirmais. Un šogad mēs esam aizsākuši ar diezgan jaunu tādu nopietnu tēmu – ESG un nodokļi. Un, lai tas galīgi nebiedētu, tad, protams, ka nodokļi ir tēma, kas interesē jebkuru ilgtspējīgi domājošu un ilgtermiņā domājošu uzņēmumu. Un tad šajā tēmā mēs varbūt šodien apskatīsim tos nodokļu aspektus, kas ir kopā ar ilgtspējas stratēģiju, inovāciju ieviešanu uzņēmumā un ražošanas plānošanu. Šodien uzstāsies ar prezentācijām Edgars un Raivis, mūsu nodokļu speciālisti. Sākumā Edgars pastāstīs vairāk par transfercenām un nodokļiem un to savstarpējo sazobi, turpinot jau padziļināti ESG sarunu 7. ciklā apskatīto tēmu. Un pēc tam pēc viņa Raivis mums pastāstīs par to, kādi pienākumi, kas ir tās lielās prasības, kas izriet no starptautiskiem nolīgumiem un jau daudz detalizētāk par oglekļa emisijas kvotu kredītu tirdzniecību. Un tad nobeigumā visbeidzot Edgars nobeigs ar īsu apstāstu par to, kas ir nodokļu ilgtspējības indekss un kā to izmanto. Tāpat kā katru reizi jūs varat uzdot jautājumus jūs interesējošās questions and answers sadaļā, kas attiecīgi mēs jautājumus apskatīsim vai nu pēc iespējas sarunu laikā vai beidzot visas prezentācijas, vai arī, ja nebūs iespējams, varbūt nosūtīsim pēc tam kādu jautājumu rakstveidā atbildes uz šiem jautājumiem. Video un audio ieraksts būs pieejams mūsu mājaslapā un sociālos tīklos, un visiem reģistrētajiem dalībniekiem mēs nosūtīsim arī prezentāciju pēc pasākuma. Tas arī īsumā viss par organizatorisko pusi. Nu, dodu vārdu Edgaram. Paldies, Agita. Labrīt, dārgie skatītāji. Man prieks šodien jau ir otro reizi piedalīties šajā fantastiskajā ESG webināru ciklā. Mēs uzsākam jauno gadu, un mūsu tēma, kas ir saistīta ar nodokļiem, šodien būs par transfercenām. Valsts ieņēmuma dienests pēdējos 2 gados ir pabeidzis 2 auditus, kopumā virs 10 miljonu eiro uzrēķinu veicot. Un abas pārbaudes valsts ieņēmuma dienestā ilga 5 gadus. Pārsūdzība tiesā varētu ilgt vēl 5 gadus. Tāpēc šodien mēs runāsim par risinājumiem, par kuriem jau ir jāsāk domāt un varbūt pat jau rīkoties jau tagad. Kā jūs redzat, saturs ir diezgan plašs un galvenais uzsvars būs uz 2 punktiem. Pastāstīsim par to, kāda ir tad šī sazobe starp ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas transfercenu vadlīnijām un ESG tematiku, uzsvaru liekot uz 3 galvenajām jomām - biznesa stratēģija, riski un zaudējumi, kurās mēs redzam, ka šīs jomas saskarās. Un, protams, nākamais punkts būs par to, kā mēs varam integrēt ESG aktivitātes transfercenu atbilstības pārbaudēs, lai mazinātu nodokļu riskus. Pirmā tēma ir saistīta ar šo vēsturisko izskaidrojumu, un jūs redzat, ka ESG vēsturiski ir attīstījies no šī ekonomiskā ieguldījuma koncepta, ņemot vērā, kad ir jātransformē organizācija, lai tā varētu virzīties uz ilgtspējīgu attīstību. Un kā arī ESG un arī transfercenu jomā ir appusēji pieņemts, ka uzņēmums uzņemās būtiskus biznesa riskus un iespējas, veicot starptautisko darbību un tai skaitā arī ESG aktivitātes. Un tāpēc ir svarīgi zināt, ka
starptautiskajās nodokļu konvencijās, jeb modeļu konvencijās, kuras ir izdevusi SAO, ir vairākas normas, tā skaitā 7. pants, kurš nosaka, ka peļņa un nodokļi ir jāattiecina uz to valsti, kur persona ir rezidents, un ka peļņa, kas ir starp saistīto pušu darījumiem radusies, tā arī taisnīgi ir jāattiecina uz pusi, kura ir vadījusi un bijusi atbildīga par pievienoto vērtību piegādes ķēdē. Un tas ir 9. pāns no modeļu konvencijas. Un es pat jums tad minēju to izstiepts rokas principu, saskaņā ar kuru tad, izejot no šī te paragrāfa, kas ir transfer cenu vadlīnijās, tad vispirms ir jāveic tāda noteikti funkcionāla analīze, zināmā mērā komplicēts process, lai atklātu darījumu ekonomisko būtību, un izejot no ekonomiskās būtības, tad arī ir jānosaka darījuma tirgus cena, ņemot vērā pieejamās un atļautās transfer cenu metodas. Tāpēc nedaudz ievadīšu arī jūs transfer cenu ABC, lai mēs varētu sekmīgāk virzīties uz priekšu un saprast, kā tad mēs transfer cenas varam praktiski piemērot ESG aktivitāšu jautājumos. Pirmais, kas ir jāizdara, ir jānosaka kontrolētā darījuma ekonomiskā būtība. Tie ir 5 nozīmīgi ekonomisko faktori, kuri faktiski ir ne tikai teorētiski jāizskaidro, bet arī faktiski jāpamatot attiecībā, piemēram, uz produktu, viņš ir konkrēti jānodefinē šī produkta īpašības, šī pievienotā vērtība, kas ir produktam attiecībā uz līguma noteikumiem, tad ir jānodefinē, kā tad puses šajā darījumā, pieņemsim, preču pirkšanas, pārdošanas vai kaut kādas produktu attīstīšanas jomā savus riskus ir sadalījušas, kā viņas ir noteikušas savā starpā cenu darījumam. Funkcijas, risku un aktīvi, tas arī ir ļoti pat vissvarīgākais process, lai noteiktu, kura puse tad faktiski ir tā, kura ir radījusi vērtību, un vai šī puse, kas ir radījusi vērtību, tiešām saņem visus ieguvumus no darījuma. Ekonomiskie apstākļi, tas jau ir darbs vairāk arī ekonomistiem un arī finansistiem, kuriem ir zināšanas par šo tirgu, par tirgus koncentrāciju, par ierobežojumiem, par regulatorajām pusēm, kas ir saistītas ar konkurences tirgu un citiem apstākļiem. Un, protams, biznesa stratēģija, mēs par to runāsim nedaudz vēlāk. Nākamais solis, šī te vārda riska analīzes schēma, viņa ir saistīta ar šo te vidu terminoloģiju. Viņas principā saucās 6 soļu schēma, kurā mēs tad veicam rūpīgu darījumu ekonomiskās būtības noteikšanu. Riska analīzes schēma, tā ir vidu terminoloģijas, jums pastāstīšu arī par to vēlāk, bet tās būtība ir noskaidrojot ekonomisko būtību, jūs redzat šeit 6 soļi minēti, pilnīgās, absolūtākās detaļās, lai par faktu jautājumu nebūtu ne mazāko šaubu. Līdz šim tātad šie 6 soļi nepastāvēja, lai gan tīri juridiski viņi jau ir zināmi vairāk kā 8 gadus. Pirms tam šāda te mehānisma vēl nebija, bet pat vid jau ir sācis prasīt, lai nodokļu maksātāji šos 6 soļus nosakot ekonomisko būtību transfer cenu dokumentācijā norāda. Lūk, un tad pēdējais ABC jautājums ir metodas piemērošana. Šajā gadījumā mēs redzam, ka ir 5 metodas. Šajā prezentācijā es vairāk gribu jums pavēstīt domas, kas ir saistītas ar pēdējām 2, respektīvi tīrās peļņas metodi, kas principā un visbiežāk piemērotākā metode paredz to, ka mēs paņemam uzņēmumā EBIT maržu, jeb operatīvās peļņas normu,
ja, un dalam ar attiecīgo neto apgrozījumu, iegūstam procentu, ja, EBIT maržas veidā. Tātad operatīvā peļņa pret saucamajiem neto apgrozījuma ieņēmumiem mēs iegūstam EBIT maržu, un šo EBIT maržu mēs izmantojam, lai salīdzinātu ar nesaistītu un salīdzināmu uzņēmumu EBIT maržām, un tādā veidā nosakām un arī pārbaudām, vai kontrolētā darījuma cena ir tirgus cenas līmenī. Un nākamā peļņas sadalas metode, viņa ir daudz fleksiblāka, un viņa paredz šo te principu sadalīt peļņu, un nav obligāti jāsalīdzina šie te tirgus dati, lai varētu sadalīt peļņu. Mēs runāsim arī par zaudējumiem, un peļņas sadalas metode arī Latvijā ļauj sadalīt arī zaudējumus. Nu, lūk, iesim tad tālāk. Neliels ieskats arī tēmā par to, kas tad ir šīs te SAO transfer cenu vadlīnijas. Ja? Šeit jūs redzat pilno nosaukumu. Ja? Tas nav maziņš bukletiņš, godātie kolēģi, tas ir tāds nopietns rakstu gabals, ja jūs redzat. Ja? Šī grāmata jau ir nokalpojusi fiziski, bet viņa ir kā bībele. Un ir ļoti svarīgi, un es jums pastāstīšu, kāpēc šo te bībeli izlasīt no vāka līdz vākam, bet šodien tā situācija tādam parastam lasītājam varētu šķist, ka uz 24. gadu, ja, mēs lasām konvenciju, mēs redzam, ka tur ir ieteikums sekot, ja arī ministra kabineta noteikumu Latvijā saka, ka var izmantot. Ja mēs lasām senāta interpretāciju nolēmumā, tad tur ir bišķīt stingrāk, ja, kā redzat, bet neskatoties to, ka ir dažādi formulējumi, uz doto brīdi tam ir viena nozīme. SAO transfer cenu vadlīnijas ir rekomendējošas. Un tas, kas jums arī būtu jāzina ar nākamo gadu, ja ne ar nākamo, tad ar 26. gadu SAO transfer cenu vadlīnijas būs obligātas. Viņas būs jāizmanto. Un to paredz Eiropas Savienības komisijas izstrādātais transfercenu direktīvas projekts, kas uz doto brīdi tiek izskatīts Eiropas parlamentā, un 22. februārī būs lemšana par šī te projekta tālāku virzību. Neskatoties uz to, godātie kolēģi, kad SAO transfer cenu vadlīnijas ir ieteikuma formā, es lūdzu jūs pievērst uzmanību šim te slaidam. Kā jūs redzat, transfer cenu auditi Latvijā periodā, kas ir norādīts, nav bijuši daudz, salīdzinot ar citām pārbaudēm. Bet var redzēt, ka transfer cenu auditi uz vienu, ja, sadalot, sanāk, ka tas ir dārgs process, tas ir ilgs process. Kā es jums teicu iepriekš, tad pēdējie 2 auditi bija katrs pa 5 miljoniem. Jā, kopā 10 miljoni ir uzrēķināti pagājušajā un aizpagājušajā gadā. Viņi nobeigušies, bet tas ir fakts. Un tad, kā tad es skaties nāc uz šo te strīdu risināšanu, un jūs redzat, ka 98% gadījumu, ja, senāts ir izmantojis vadlīnijas, un tās ir ietekmējušas strīdu iznākumu. Līdz ar to mēs nevarētu teikt, ka tīri praksē transfer cenu vadlīnijas var tikai izmantot, un attiecīgi viņas var arī neizmantot. Nē, SAO transfer cenu vadlīnijām jau tagad ir ļoti liela nozīme. Un vēl viens fakts jums zināšanai, kad šis te uzvaru sadalījums senātā, viņš ir zināmā mērā līdzīgs, kā redzat, 55 un 45%. Ja. Līdz ar to noteiktība par to, ka viena vai otra puse varētu uzvarēt, ņemot vērā šīs te vadlīnijas, ja, nav. Tātad, līdz ar to ir jāzina vadlīnijas, lai varētu nākotnē praktiski plānot darījumus un arī attiecīgi efektīvi tās izmantot
savai transfer cenu pamatojuma aizsardzībai strīda gadījumā. Iesim tālāk. Tad nākamais punkts ir saistīts ar biznesa stratēģiju. Šeit es jums parādīšu tādu nelielu schēmu. Jā, šī schēma, ko jūs redzat ekrānā, es arī ar lāzeru punktu jums parādīšu izskaidrošu dažas lietas. Pirmkārtām jāpievērš uzmanība tam, ka ir Latvija vai Baltijas reģions, vietējais tirgus, ja, un ārvalsts. Ja, ir divi uzņēmumi, kas darbojās šajās atšķirīgajās valstīs. Ir vairāki biznesa procesi, ja, vadības procesi, ražošana, izpēta un attīstība, jeb R&D, saukšu par R&D, turpmāk finansējums. Mārketings, pārdošana, loģistika, viņi tiek īstenoti katrs savā valstī, bet viņi tāpat laikā ir savstarpēji atkarīgi. Darījuma plūsma ir tāda, kad ārvalsts sabiedrība pārdod produktu vietējai sabiedrībai, ja, un šī vietējā sabiedrība šo produktu attiecīgi pārdod tirgū. Ar šo produktu grupai ir divas svarīgas biznesa stratēģijas. Tā ir pirmkārt inovācija, un tas ir saistīts ar to, lai produkts būtu ar vairākiem praktiskiem izgudrojumiem, vairāk noderīgs patērētājiem, lai patērētājs varētu vairāk gribēt izmantot tieši šo produktu un pirkt. Un otra stratēģija ir šo produktu attīstīt, ja? Tad veikt arī darbības, kas ir saistīts ar šī produkta noieta veicināšanu. Ja? Lūk, un šeit tad, kas ir svarīgi? Ko saka par to transfer cenu vadlīnijas? Pirmām kārtām, jā, mums ir divas biznesa stratēģijas, bet kura no tām ir būtiska, nosakot transfer cenu? Jā, ne visas biznesa stratēģijas var būt būtiskas. Šajā gadījumā mēs esam izvēlušies tādas divas kā piemēru, kas tomēr ir saistītas ar ilgtspējas jautājumu un ir pietuvināts šim ESG ilgtspējas aspektam, bet darbie kolēģi, tas vēl nav viss, ja, ka mēs varam nodefinēt šo biznesa stratēģiju smuki uz papīra. Mums arī ir jāzina, kas tad arī ir mūsu finanšu pārskatos vai vadības dokumentos. Jo mums valstsņem dienests ir atbildējis, kad jā, tev ir ļauts noteikti biznesa stratēģiju īstenot, bet tev ir jāpamato, kā šī produkta veicināšanas, produkta attīstīšanas stratēģija ir atspoguļojusies tavā realizācijā. Tātad, ko tu esi darījis mārketingu, tu esi attiecīgi īstenojis, tu esi klientu apkalpošanu veicinājis, ja? Un tā, lai pateiktu, jā, ka tavs neto apgrozījums ir pieaudzis dēļ tā, ka tu esi veicis šo biznesa stratēģiju saistībā ar mārketingu un pārdošanu, un tāpēc šī ieņēmuma summa ir tāda, neskatoties varbūt tik ļoti uz šo inovatīvo pusi. Ja? Es ceru, ka jūs saprotat, pa ko es runāju, ka valstsņem dienests praksē grib redzēt skaitļos un pamatojumā, ka tas, ko jūs attiecināt uz biznesa stratēģiju, ir arī patiesība, un šī patiesība ir būtiska, lai varētu noteikt darījumu ekonomisko būtību, lasot arī finanšu pārskatus. Nākamais punkts, kas attiecās uz šīm uz biznesa stratēģijas un, piemēram, mārketinga izmaksām, ja, tad kurai no pusēm šīs izmaksas ir jāuzņemās. Tīri matemātiski tas ir tā, ka faktiski, ja man ir mārketinga, reklāmas un citi budžeti, kuri man ir jāīsteno, es viņus uzskaitu savā finanšu pārskatā, peļņas vai zaudējuma aprēķinā, tur tas ir redzams. Ja. Atkarībā no tā, kāda ir mana funkcija Latvijā, tad valstsņem dienests var pateikt, jā, tu esi šis izplatītājs ar personālu, ar visām kompetencēm, kas ir nepieciešams mārketingam, lai tu varētu šo izmaksu uzņemties. Tas ir ok. Otrs gadījums ir, kad valstsņem dienests pasaka, nē,
tu esi aģents, tu tikai pēc un pārdod, faktiski tev nepienākās pēc ekonomiskās būtības uzņemties vēl šīs izmaksas, jo tīri matemātiski viņas samazina tavu peļņu un attiecīgi maksāto nodokli. Un Senāts šeit arī ir pievienojies valsts ieņēmuma dienestam, lai gan šī lieta tika izlemta par sliktu valsts ieņēmuma dienestam, kad atkarībā no šī funkcionālā aspekta, kas attiecās tā skaitā uz biznesa stratēģiju, ir svarīgi, kuras izmaksas un uz kuru no darījuma pusēm ir attiecināmas. Un pēdējais pie biznesa stratēģijas punkts, viņš ir ļoti praktisks, un jums viņš arī būtu jāzina, ir tāds, ka cik ilgā laikā tad es, pieņemsim, būdams vietējā tirgu izplatītājs, uzņemšos tad šo te biznesa stratēģiju īstenot, lai es vispār varētu kaut kad gūt peļņu kaut kādā paredzamā laikā. Ja? Ļoti, ļoti tāds izaicinošs jautājums. Es zinu, ka jūs arī ar šādu jautājumu esat saskārušies. Un transfer cenās šeit nav tāda viena punkta, tad tev pēc 3 gadiem ir jāgūst peļņa, vai kāpēc un jau nākamgad negūst peļņa. Bet tie ir jautājumi, kurus tev valsts ieņēmuma dienests var uzdot, un tu vari būt šeit savā ziņā drošs, jo vienā no Senāta kopsēdēm Senāts, tā ir vienīgā transfer cenu lieta, kur ir bijusi speciāla kopsēde 2013. gadā, un tur tika izlemts tas, ka ja tu spēj sagatavot pietiekami pamatotu un ticamu tirgus datu analīzi, nosakot šo te tirgus peļņas intervālu, un tu esi šajā intervālā, tad valsts ieņēmuma dienests nevar izmantot šo te intervālu, lai pateiktu, ka tev, pieņemsim, ja intervāls ir no 2 līdz 5, ir jāpelna 4% no apgrozījuma. Tu vari mierīgi pateikt, ka tev ir 2%, un tā kā normatīvos aktos nav noteikts, ka Latvijas normatīvos aktos nav noteikts, un arī savu transferu cenu vadlīnijās nav noteikts, ka atkarībā no šī te funkciju, biznesa stratēģijas un risku kopuma šis te diapazons var būt šā te diapazona ietvaros. Man ir jāizvēlās atbilstošākais punkts, respektīvi, jo man ir vairāk risku, jo man ir lielāka peļņa jābūt, jo man ir mazāk riska, jo mazāk peļņa. Šāda regulējuma Latvijā nav, un līdz ar to mēs varam pietiekami ticami saprātīgā laikā nopamatot šo te tirgus analīzi, kas pasaka, ka mūsu peļņa vai pat arī zaudējumi, ņemot vērā atlasītos uzņēmumus, šajā te 3-5 gadu periodā ir pietiekami ticama un pamatota, un valsts ieņēmuma dienests mūs nevar auditēt par to, ka mēs izvēlamies vai no zaudējumu punktu šajā diapazonā vai kaut kādu zemāko peļņas punktu. Iesim tālāk. Attiecībā uz riskiem es jums parādu atkal šo te pašu zīmējumu, bet šeit klāt ir 2 lietas. Pirmā lieta ir saistīta ar šo te produktu attīstīšanu. Tātad vai risks tiešām tiek nodots vietējai sabiedrībai, tātad Latvijā, Baltijā, vai viņš tomēr paliek pie ārvalsts sabiedrības, kurā ir šie te vadības procesi, un vai risks, kas attiecās uz R&D, pāriet vai paliek pie ražotāja. Šie ir tādi no minētajām biznesa stratēģijām izrietošie jautājumi, jo tie ietekmē gan izmaksas, gan arī attiecīgi peļņu, gan arī tirgus vērtību kontrolētajā darījumā pušu starpā. Lūk, un tad šajā gadījumā, savu transferu cenu vadlīnijas, tad šeit ir svarīgi šos te riskus kārtīgi nodefinēt, ņemot vērā šo te 6 soļu principu, jeb riska schēmu, kā es jums minēju pie transferu cenu ABC, lai valsts ieņēmuma dienests liktos mierā.
Ja, un tas jānorāda transfer cenu dokumentācijā, un valsts dienas mums arī oficiāli ir atbildējis, jā, kad ir jānorāda arī šādos gadījumos. Jā. Riska analīzes schēma, kas pamato to, ka tā puse, kas pieņemsim uzņemās šo te jaunu produktu attīstīšanu, jā, viņai ir visi nepieciešamie kontroles cilvēki, attiecīgi kompetences un arī finanses, lai varētu šo te risku uzņemties. Jā, nē, valsts dienas var iet tālāk. Juridiskā puse šim te valsts dienas uzstādījumam ir tāda diezgan diskutabla, jo normatīvi akti neparedz, ka valsts dienestam ir tiesības pārstrukturēt šo te risku attiecinājumu. Jo uz to ļoti precīzi ir norādījušas transfer cenu vadlīnijas, ka normatīvos aktos ir jābūt šim te mehānismam atrunātam. To, ka nodokļu administrācija, piemēram, konstatējot, ka šis te risks, kas, piemēram, it kā tiek attiecināts ar visiem zaudējumiem uz, piemēram, šo te vietējo izplatītāju, faktiski ir jāattiecina uz vadības uzņēmumu citā valstī, tad valsts dienestam Latvijā šādi te pilnvarojumi normatīvos aktos uz doto brīdi nav. Un nākamais tāds noslēdzošais starposms ir zaudējumi. Un tagad jūs redzēsiet tādu lietu, ko redz arī valsts dienas, tad, kad viņš skatīsies uz jūsu uzņēmumu. Ja? Viņš redz peļņas vai zaudējumu aprēķinu. Ja? Viņš var iegūt gan jūsu Latvijas, Baltijas uzņēmumu datus, viņš viņus var attiecīgi apstrādāt, viņš arī var iegūt ārvalstu sabiedrību datus, ja? Izmantojot gan informācijas apmaiņas instrumentus, gan arī izmantojot publiskās datubāzes. Ja? Šajā gadījumā pieņemsim, ka ka šie te dati ir saistīti ar vienkārši peļņas vai zaudējumu aprēķinu, ja? Kurus, principā, iegūt valsts dienestam aizņem pāris minūtes. Ja? Un tad viņš saliek kopā un attiecīgi izdara secinājumus no tā, ko viņš redz. Viņš redz tātad 4 gadu posmu. Ja? Tad tas nozīmē, ka viņš šos te datus redzēs 28. gadā, ja? Saliekot katru gadu vienam otram klāt. Un ko viņš redzēs? Viņš pirmām kārtām redzēs, un pieņemsim, kad viņam arī ir pie rokas transfer cenu dokumentācija, jo, kā redzat, šie te skaitļi ir miljonos un tie darījumi ir virs 5 miljoni, tātad Latvijas sabiedrībai ir obligāti jāiesniedz transfer cenu dokumentācija. Tur, es pieļauju, būs rakstīts arī par inovācijām, jā, grupā gan par produktu attīstīšanu. Un tad valsts dienestam radīsies jautājumu rasot šo te PZA dokumentu, ja, salikto, un tad faktiski viņš redzēs to, ka, pieņemsim, pirmajā gadā šīs te inovācijas un attīstīšanas izmaksas ir uzņēmusies ārvalsts sabiedrība. Latvijai tas neinteresē, jo netiek samazināta peļņa, bet pēc tam katru nākamo gadu šīs te izmaksas kaut kādā veidā ir tikušas pārnestas. Ja? Tiešā veidā varbūt to tā valsts dienas nepamanīs, ja? Bet ņemot vērā pieredzi un darbu ar finanšu pārskatiem un interpretējot datus, valsts dienas varēs indikatīvi noteikt šo te riska virzienu. Un pēc tam pārbaudas laikā arī šo te informāciju pieprasot no uzņēmuma detalizētā formā arī pamatot. Ja? Tāda ir audita dzīve. Un tad, ko valsts dienas, viņam arī jāredz, ka neto apgrozījums šim te produktam, piemēram, Latvijā, jā, kas tiek pārdots, apgrozījums aug, bet Latvijā pieaug arī zaudējumi, jā, ņemot vērā pārnestās izmaksas. Un šeit tad ir svarīgi saprast to, ka valsts dienas koncentrēsies uz zaudējumiem. Jā, pēdējais transfer cenu audits 5 miljonu apmērā bija koncentrēšanās uz zaudējumiem un tādā veidā valsts dienas koncentrējoties uz zaudējumiem, meklēja, kur tad ir zaudējuma pozīcija un faktiski identificēja kontrolēto darījumu un attiecīgi pārbaudīja šī darījuma atbilstību tirgus cenai. Jā. Un, protams, pirmais jautājums, kas iziet no transfer cenu vadlīnijām ir, ja,
tad vai Latvijas uzņēmums tolerētu ilgtermiņā šos te zaudējumus, ņemot vērā biznesa stratēģiju. Ja? Un mums ir produktu inovācijas un produktu attīstīšana vietējā tirgu, ņemot vērā šos te nozaru situāciju. Tātad nodokļu maksātājiem ir jāspēj pamatot nozare. Ja, pēc šīs te nosacītās vecās pieejas ir jāpamato nozares dati, lai pateikt, jā, es drīkstu, tāpēc, ka citi arī dara līdzīgi. Vai arī es esmu ļoti īpašs, un līdz ar to mani zaudējumi ir ļoti īpaši, ja, līdz ar to pamatot. Šeit ir jāmin arī tāda nosacīti slikta pieredze nodokļu maksātājiem, bet ļoti noderīga. Pat senāts ir norādījis strīdā, kad viens no risinājuma argumentiem bija, kad komersants nav uzskatījis par izšķirošiem šo te ekonomisko apstākļu analīzi, lai varētu piemērot metodi un pateikt, jā, ka tie zaudējumi, kuri ir gūti ilgtermiņā, ir tādi, ar kuriem būtu tolerējusi arī nesaistīta persona. Ja? Un nākamā lieta ir tas, ka šie te dati, ja, pieņemsim, kā tad valsts dienests varētu šos te datus izprasīt, ja, jo ir divi varianti. Ir tas, ka man ir kopējie dati, kas ir finanšu pārskatā, es tur neizdalu pa produktiem, var izdalīt, bet ne visi to dara, un tā nav ļoti sastopama praksa Latvijā. Bet ir tāda praksa. Un otrs ir tad jau grāmatvedības vai vadības kontu līmenī šos te produktu datus izdalīt, lai varētu pateikt, kāda ir ieņēmuma izmaksas un peļņa. Bet faktiski tā vida audita tendence ir tāda, ka tiek prasīts sagatavot datus produktu līmenī, lai varētu noteikt šos te finanšu rezultātus un arī lai veiktu šīs te korekcijas, tāpēc uzņēmumiem ir jābūt gataviem tātad attiecībā uz biznesa stratēģiju, uz riskiem un uz zaudējumiem, ņemot vērā šīs te nosacītās aktivitātes ar ilgtspējības raksturu pamatot. Ja? Un līdz šim es jums tad pastāstīju par šo te klasisko pieeju. Tātad neiesaistot iekšā šo te ESG aktivitāti, bet kas attiecās tomēr uz ilgtspējības jautājumiem, tāpēc iesim tālāk, un es jums gribu tad nobeigumā pastāstīt, kā mēs varam integrēt šos te ESG elementus transfer cenu atbilstības pārbaudē tā, lai jūsu darījumu pamatojums pirmkārt būtu brīvāks, otrkārt, lai rezultāts būtu arī brīvāks, teiksim, fleksiblāks un līdz ar to mazāki nodokļu riski. Ja? Mūsu temats tieši ir par nodokļiem šodien, un tad arī ar to es arī gribētu nobeigt. Kas ir svarīgi? Šeit jau es stāstu par to, ka ir noteiktas ESG aktivitātes, ja, kuras izriet no ESG politikām, ja, bet pirms mēs identificējam šīs te aktivitātes, ja, mums tomēr ir jāiziet šai te klasiskajai pieejai, lai mēs varētu šajā te funkcijas vērtību ķēdē identificēt un pateikt, uz kuru no aktivitātēm tad šī te funkcija attiecās, respektīvi, kurā no funkcijām ESG aktivitāte rada pievienoto vērtību. Ja? Un tad ir šie te 9 faktori, kurus tad mēdz izmantot, lai varētu pateikt, tad kādā pakāpē uzņēmums ir ietekmējies no šī te ESG aktivitātēm. Ja? Un ir trīs vismaz tādi teorētiski modeļi, zemes līmenis, vidējs, ja, virzīts uz ESG, vai trešais, kas ir pilnībā uz to. Un praktiskais piemērs ir tāds, kad runa atkal ir par to pašu zaudējumu pozīciju, ka mums ir 4 gadu šī te politika attīstīt un inovēt produktu, noiets mums pieaug, bet mums ir zaudējumi. Ja? Tad pirmajā solī mēs nosakām šos te pamat 4 ekonomiskos faktorus. Ja? Mēs atzīstam analīzē to, ka grupa iegulda,
Jā, produkts ir unikāls, kā redzat, pušu līgums ir, viņš sadala riskus, tirgus ir pietiekami koncentrēts, un mums ir premium produkts, bet viņš prasa noteikts resursus, kas samazina mums peļņu, jo mums ir jāvēlt mārketingam, loma, un peļņu var ietekmēt arī šie samaksas noteikumi, kas mums arī darba kapitāla ietekmē, un līdz ar to mēs varam veikt korekcijas attiecībā uz peļņu. Un tirgū nav šo te uzņēmumu, kas ir līdzīgi mums, viņi nepiedāvā tādu produktu. Ja? Ejam tad tālāk, tajā nākamajā solī mēs tad ņemam šo te ESG elementu, mēs paņemam tikai 4, ja? Mēs uzstādam, un tas ir faktiskais pamatojums, par ko es jums runāju, tad mēs uzstādam šī te produkta kvalitāti, ka tas ir pārstrādājums, bet ilgi lietojams materiāls, viņu var atjaunot, tad šo te produktu var papildināt ar papildus elementiem, zato pailzinot šo te produkta lietošanas mūžu. Mēs segmentējam klientus, bet mūsu doma ir paplašināt šo te klientu segmentu, kas nākotnē izmantos mūsu ilgspējīgo produktu. Tā ir ESG aktivitāte. Ja? Un klients arī saņem informāciju par šo te produktu ilgtspēju. Viņš tā kā, jau tiek virzīts uz šī produktu ilgtspējīgo lietošanu. Un tad nobeidzot šo te otro soli attiecībā uz 2 galvenajām lietām, R&D funkciju veic ārvalsts sabiedrība, bet viņa ir ļoti saistīta ar Latvijas uzņēmumu, ja Baltijas uzņēmumu, kas iegulda šajā procesā, sniedzot būtisku informāciju, un mārketinga funkciju veic Latvijas uzņēmums, bet viņš arī ir atkarīgs no R&D izpētes rezultātiem. Līdz ar to šie te 2 biznesa procesi, ņemot vērā ESG aktivitātes, ir integrēti. Un līdz ar to mēs varam 3. solī nonākt pie 2 risinājumiem. Pirmām kārtām, ja mēs vispār ESG aktivitātes neliekam iekšā, mēs tikai koncentrējamies to, ka mums jāpamato zaudējumi, tad mums ir šis sloks jāpamato zaudējumu ar tirgus datiem, kas ir interesants darbs, viņš ir izaicinājumi pilns, viņš savā ziņā ir izaicinājumi pilns, jo valsts dienas varētu nepiekrist, un tad tas būtu strīds, un tad būtu jāpierāda tiesā. Bet labākais tad ir, nākotnes skatījumā, ilgspējīgas skatījumā skatīties uz to, ka es pielieku klāt ESG aktivitātes, un viņas ir fakta, nevis papīra aktivitātes. Un man ir iespēja piemērot peļņas sadalas metodi, jo šīs ESG aktivitātes integrē šīs biznesa funkcijas. Un tad to man saskaņā ar Latvijas likumu ir tiesības sadalīt zaudējumus. Ja? Un principā neviens man nevar pārmest to, ja es to daru pietiekami ticami, strukturēti, atbilstoši likuma tehniskajām prasībām. Un vēl viena svarīga lieta, man nav vairs jāmeklē dati tirgū, lai pateiktu, ka mana zaudējuma sadale ir tirgus atbilstoša zaudējuma sadale. Un līdz ar to, noslēdzot manu daļu, es jums varu teikt, ka mēs varam jums palīdzēt sagatavot šo te vērtību ķēdes analīzi, kas ir jāieliek transfer cenu dokumentācijā, un arī pārbaudīt un dokumentēt, vai šīs te ESG aktivitātes ietekmē šo te gan ķēdi, gan tirgus cenu, tad to dodot jums fleksibilitāti nodokļu jomā. Un, protams, mēs varam arī veikt tirgus datu analīzi, ja mēs nonākam pie secinājuma, ka pagaidām ESG aktivitātes vērtību ķēdi neietekmē. Līdz ar to, jebkurā gadījumā vērsieties un sazinieties ar mani, es jums palīdzēšu, un paldies! Paldies, Edgar, par izsmeļošo prezentāciju. Tā vēlreiz apliecina to, ka, par ilgtspēju domā papīram tikai, tad tas paliek vienā plauktā, taču, ja to integrē šos aspektus uzņēmumu kopējā stratēģijā, kopējā biznesa stratēģija ilgtermiņā, tad tam rodas arī taustāms mantisks rezultāts. Un tagad Raivs pastāstīs mums par to, viens, ko no mums prasa starptautiskie vai ko nosaka starptautiskie nolīgumi, un otrs, kā izveidot oglekļa emisijas kvotas un kā tās iegūt un kā tās
tirgot. Un šis varētu būt arī interesanti vai palīdzēt pēc tam ar interesi skatīties Netflixā pieejamo dokumentālo filmu par lielu apmēru krāpšanos ar oglekļa emisijas kvotām. Varbūt arī nē, varbūt vienkārši tas jums, tā kā tas paredzēts, palīdzēs labāk sastrukturēt savu darbību ražošanā. Paldies! Raivi, tagad lūdzu tev. Paldies, Agita! Tātad, labdien, godājumie klausītāji! Šī ir mana debija ESG sarunu ciklā, un tātad šodien, kā jau Agita minēja, aplūkosim transfercenu aspektus oglekļu emisiju kvotu tirdzniecībā. Tātad pirmais solis, kas mums šodien ir jāizdara, tas ir aplūkosim apvienoto nāciju organizācijas izstrādātos ilgtspējas dokumentus. Šeit sākotnēji ir jāpiebilst tas, ka šiem dokumentiem ir nevis juridiski saistoša īpašība, bet gan rekomendējoša. Tātad apvienoto nāciju organizācijas ekspertu komiteja par sadarbību starptautisko nodokļu jomā izstrādā dažādas vadlīnijas un dokumentus, un tas, kas mums ir jāņem vērā, ka šie dokumenti norāda kopējo virzienu, kurā tiekties apvienoto nāciju organizācijas dalību valstīm. Tātad šīs vadlīnijas un dokumentus var izmantot vietējās jurisdikcijas, lai tiem pielāgotos un kopēji virzītos uz nosprostiem globālajiem mērķiem. No tādiem ziņojumiem, kas būtu saistāmi attiecībā uz nodokļu jomu, ir apvienoto nāciju organizācijas ziņojums par globālā minimālā UIN ieviešanas, jeb Pillar 2 ietekmi uz speciālajām ekonomiskajām zonām. Šis varētu būt jautājums, kuru būtu vērts papētīt arī Latvijas kontekstā, ņemot vērā, ka mums ir vairākas speciālās ekonomiskās zonas. Bet tas ir jautājums varbūt kādam nākamajam sarunu ciklam. Papildus ir arī ziņojumi par dažādām industrijām, farmāciju, lauksaimniecību, ieguves industriju, kur arī tiek aplūkoti jautājumi par to, kā ieviest ilgtspēju piegādes un vērtību ķēdēs un kādas ir potenciālas nodokļu sekas dažādām globālajām iniciatīvām. Bet šodien mēs pievērsīsimies tieši ANO ziņojumam attiecībā uz oglekļa kredītiem un transfercenām. Pirmais solis mums ir saprast šos terminus, terminoloģiju, lai varētu iedziļināties un detalizētāk virzīties uz priekšu. Ja mēs skatāmies vēsturiski, tad oglekļa kredīti un starptautiskā oglekļa tirdzniecība būtībā aizsākās līdz ar Kyoto protokolu, kurā tātad tika paredzēts ieviest dažādus ierobežojumus, lai cīnītos ar siltumnīcas efekta gāzu emisijām. Tātad būtībā tas viss ir saistīts ar to, lai sasniegtu globālos klimata mērķus. Tātad samazinām emisijas un tādā veidā radam ilgtspēju dažādās industrijās. Būtībā šie termini tiek dažādās formās lietoti atkarībā no jurisdikcijas, oglekļa kredīts, oglekļa emisijas kvota, oglekļa kompensācijas, bet, ja mēs skatāmies tīri kvantitatīvi, tad visiem šiem terminiem apakšā ir viena un tā pati formula. Tas ir 1 tonna oglekļa dioksīda ekvivalentu emisiju samazinājums. Tātad būtībā šis ir tas, kas mums jāpatur prātā, ka tātad viena oglekļa emisijas kvota vai arī viens oglekļa kredīts, tas ir 1 tonna oglekļa emisiju. Tālāk mums ir jāskatās, kā tad notiek šī starptautiskā oglekļa tirdzniecība. Visu tirdzniecību būtībā var iedalīt divās lielās grupās. Tātad ir atbilstības oglekļa tirgus un brīvprātīgais oglekļa tirgus. Tā būtiskākā atšķirība ir tāda, ka atbilstības oglekļa tirgus ir obligāts. Šeit, ja uzņēmums strādā nozarē, teiksim, smagā rūpniecība, kur ir lielas emisijas, elektroenerģijas ražošana, tad šie uzņēmumi ir pakļauti regulējumam, ko tātad vietējā jurisdikcija vai arī Eiropas Savienības mērogā ir izstrādāti noteikti oglekļa emisiju ierobežojumi. Tātad Eiropas Savienībā mums ir Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, kur tātad ir piešķirts uzņēmuma noteikts emisijas kvotu daudzums, kurā tad attiecīgi ir jāiekļaujas. Brīvprātīgais tirgus savukārt ir brīvprātīgs, uzņēmums pats var nolemt tajā iesaistīties, iegādāties vai ģenerēt oglekļa
kredītus, īstenojot dažādus ogļu kompensācijas projektus. Bet arī šeit tātad, gluži kā ar emisijas kvotām, tātad tas ir 1 tonna emisiju, tātad, kuras vai nu ir ietaupītas, vai arī no atmosfēras absorbētas. Šeit ir būtiski pieminēt to, ka šobrīd spēkā esošais Eiropas Savienības regulējums nepieļauj to, ka šie te brīvprātīgie ogļu tirgus kredīti ir izmantojami, lai kompensētu šīs te Eiropas Savienības emisiju kvotu pārtēriņu. Šobrīd gan Eiropas komisijas mājaslapā ir norādīts, ka pamatojoties uz Parīzes klimata nolīguma 6. pantu, teorētiski pastāv iespējamība, ka nākotnē šī te starptautiskā ogļu tirdzniecība varētu tikt salāgota arī ar Eiropas Savienības kvotu sistēmu. Tomēr šie jautājumi ir tikai izstrādes procesā un tas ir jāpatur prātā. Iemesli, kāpēc uzņēmēji iesaistās brīvprātīgajā tirgū, tas, ka atsevišķās industrijās, jurisdikcijās ir iespējams izmantot šos brīvprātīgos kredītus, lai nosektu savas emisijas, kas ir radušās regulētajā tirgū. Vai arī uzņēmums vienkārši seko savai ESG politikai, tur iespējams ir nosprausti konkrēti klimata pārmaiņu mērķi, tātad attiecīgi sasniegt oglekļa neitrālu ražošanas procesu. Šeit ir neliels piemērs par Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu. Tātad mēs varam tādā vienkāršotā piemērā pieņemt, ka vienā nozarē strādā 2 uzņēmumi, uzņēmums A, kuram ir iespējams bijušas investīcijas kaut kādu ražošanas procesu modernizācijā, kā rezultātā viņiem ir radies emisijas kvotu pārpalikums. Tātad, respektīvi, šīs emisijas, kuras viņi radīja, ir mazākas kā šis piešķirtais kvotu daudzums. Tajā pat laikā uzņēmumam B ir radies iztrūkums, viņi ir radījuši vairāk emisiju, kā viņiem bija pieļauts, bet ņemot vērā to, ka uzņēmumam A ir pārpalikums, tad šis uzņēmums var pārdot savas kvotas šim uzņēmumam B, un tādā veidā notiek tirdzniecība. Šeit ir redzams, kā pēdējo 5 gadu laikā ir mainījušās Eiropas Savienības emisiju kvotu cenas. Ja mēs skatāmies, tad ir redzams diezgan būtisks cenu pieaugums starp 2021. un 2022. gadu. Maksimālā emisijas kvotu cena pat ir pārsniegusi 100 eiro par vienu kvotu. Šobrīd gan ir vērojams kritums, un tā cena ir kaut kur 60–70 eiro robežās. Tomēr ņemot vērā, ka šīs te kvotas, kas tiek piešķirtas Eiropas Savienības sistēmā, ar katru gadu tiek samazinātas, tad cenas kritums visdrīzāk nav sagaidāms tāds būtisks. Tā kopējā tendence ir pieaugumam. Tālāk mēs, skatoties Eiropas Savienības regulējumu, ir nepieciešams pieminēt arī tā saucamo CBAM regulu, jeb regulu, ar kuru tiek izveidots oglekļa ievedkorekcijas mehānisms. Pēc savas būtības tas ir kā jauns importa nodoklis, kurš būs jāpiemēro tad, ja Eiropas Savienībā tiks importētas noteiktas trešajās valstīs ražotās preces, kuru ražošanā nav ievēroti oglekļa emisiju standarti, kas ir spēkā Eiropas Savienībā. Paredzams tātad, ka šīs te preču grupas ir cements, elektroenerģija, dažādas ķīmiskās vielas. Šobrīd no 2023. gada 1. oktobra līdz 2025. gada noslēgumam ir pārējais periods, kurā ievedot šīs preces netiek piemēroti nekādi papildus maksājumi. Tomēr šiem uzņēmumiem, kuri veic importu, ir jādod atskaites. Savukārt ar 2026. gadu šās preces varēs importēt tikai uzņēmumi, kuri būs saņēmuši CBAM certifikātu, un šis certifikāts jau ir maksas pakalpojums. Un šajā gadījumā tas arī ir sasaistīts ar Eiropas Savienības kvotām. Viena certifikāta cena atbildīs vienai emisijas kvotas maksai. Līdz ar to arī šeit tas viss ir saistīts tādā ziņā, ka viens certifikāts, tātad tā ir 1 tonna CO2 emisiju.
Tālāk mēs aplūkosim jau konkrēti, kā tad ir iespējams iegūt šo oglekļa kredītu, kāds tad ir tas process. Šeit jāatzīmē to, ka brīvprātīgajā oglekļa tirgū nepastāv tāda vienveidība vai, teiksim, kaut kāds konkrēts globāls regulējums. Pastāv vairākas certifikācijas sistēmas, un katrai no tām ir sava metodoloģija un kaut kādi konkrēti oglekļa kompensācijas projekti, uz kuriem ir attiecināmas šīs certifikācijas sistēmas. No tādām populārākajām ir, teiksim, Gold Standard vai Verra, un dažas no šīm tiek piemērotas arī projektiem Latvijā. Tātad pats pirmais iegūšanas procesa solis ir projekta izstrāde. Ir svarīgi sagatavot dokumentāciju, nepieciešams piesaistīt ekspertus, lai varētu izstrādāt tehnisko specifikāciju, tātad, lai pierādītu, kādā veidā tad ar kaut kādām darbībām ir iespējams samazināt CO2 emisijas, vai arī piesaistīt un absorbēt CO2, kurš atrodas atmosfērā, kā piemēram ar mežsaimniecības projektiem. Tālāk ir nepieciešams iegūt neatkarīga auditora apstiprinājumu tam, ka šis izstrādātais projekts tiešām ir spējīgs radīt labvēlīgu ietekmi, tātad absorbēt šo te oglekli, kā tas ir norādīts dokumentācijas specifikācijā. Un tas, kas ir jāpierāda, ir tas, lai tieši ar šo te projektu, kurš tiek īstenots, reāli un faktiski arī tiek panākts CO2 emisiju samazinājums vai arī CO2 emisiju absorpcija. Trešais solis ir, kad ir saņemtas verifikācijas, apstiprinājums no neatkarīga auditora, tālāk jau tiek veiktas faktiskās kontroles, kad šis projekts tiek īstenots, lai varētu konkrēti pierādīt un apstiprināt, ka ir sasniegti šie projektā nospraustie mērķi par oglekļa samazinājumu. Un tālāk jau, kad viss šis ir apstiprināts, tad ir iespēja saņemt šo oglekļa kredītu, kurš tiek reģistrēts reģistrā. Un šeit arī jāatzīmē tas, ka katrai no šīm dažādām oglekļa certifikācijas sistēmām ir savs reģistrs. Un tātad tieši šajā konkrētajā reģistrā būs reģistrēts jūsu saņemtais oglekļa kredīts. Un tālāk jau, kad šis kredīts ir saņemts, tad ir iespēja šo kredītu tālāk tirgot citām personām, vai arī iespējams uzņēmumam pašam to izmantot. Bet tajā situācijā, ja tas tiek izmantots, reģistrā tiek veikta atzīme, un šis kredīts tiek dzēsts no reģistra, lai tādā veidā nebūtu situācija, ka uzņēmums pats ir izmantojis šo kredītu, bet pēc tam vēl kāds cits to iegādājas. Tādā veidā tiek novērsta dubultā kredīta izmantošana. Tālāk mēs aplūkosim jau konkrēti precīzu, praktisku situāciju par to, kā var iegūt oglekļa kredītu un kāda ir šī vērtību ķēde. Pieņemsim, ka ņemot vērā to, ka šie oglekļa kredīta izstrādes projekti ir diezgan sarežģīti, tad šeit varētu būt situācija, ka notiek saistīto pušu darījumi. Iespējams, kāda starptautiska uzņēmumu grupa, piemēram, vēlas ar apmežošanas projektu iegūt oglekļa kredītu Latvijā. Latvijā varētu būt kāds saistītais uzņēmums, kurš tad veids faktiskās darbības šeit Latvijā. Un tālāk tad ir svarīgi saprast tieši šo vērtību ķēdi un kurā vietā tiek radīta pievienotā vērtība, kuri ir šie saistītie uzņēmumi un kuras puses uzņemās lielākos biznesa riskus. Un tad attiecīgi tieši šajā brīdī no transfercenu viedokļa var noteikt, kurai pusē tad pienākas šī peļņa vai arī peļņas daļa no attiecīgā oglekļa kredīta pārdošanas. Tātad, ja mēs skatāmies apmežošanas projektu, tad šeit ir virkne funkciju no sākotnējām, kas būtu projekta izstrāde, līdz dažādu dokumentāciju sakārtošanai. Šeit ir iespējams piesaistīt gan neatkarīgas trešās puses, kas sniedz šo pakalpojumu, vai arī grupas ietvaros uzņēmumiem, kuriem ir kompetence, tie var sniegt šos pakalpojumus. Svarīgi ir saprast, kā tieši un kuru pusi reāli finansē biznesa riskus, jo ņemot vērā to, ka pieņemsim investējot mežā, pastāv risks, ka šis projekts var arī neīstenoties,
dažādas dabas stihijas, kā rezultātā meža saimniecībā tiek nodarīti zaudējumi. Tāpat laikā pastāv arī dažādi tirgus riski, jo šis oglekļa tirgus ir mainīgs, ņemot vērā to, ka nav tāda globālā standarta šiem te brīvprātīgajiem oglekļa kredītiem, tad arī tas pieprasījums pēc tiem var mainīties atkarībā no tā, vai šī te certifikācijas sistēma, kurā ir reģistrēts šis kredīts, ir starptautiski pieprasīta. Šos visus aspektus ņemot vērā, mēs varam nonākt pie tā, ka nav garantijas, ka tā jurisdikcija, kurā reāli tiek īstenot šis te projekts, pieņemsim Latviju, ka šis te Latvijas uzņēmums būtu tas, uz kuru ir jātiecina peļņa no šī te oglekļa kredīta pārdošanas. Šeit ir jāizstrādā detalizēta vērtību ķēdes analīze, jāveic risku analīze, ko jau iepriekšējā sadaļā stāstīja kolēģis Edgars. Un tad, piemērojot transfercenu metodes, mēs varam noteikt, kur tad īsti ir veidojusies šī te vērtība, uz kuriem uzņēmumiem ir jātiecina peļņa. Ja mēs skatāmies šīs te oglekļa kredītu transfercenas, tad jāņem vērā tas, ka, kā jau iepriekš minēju, tās cenas var ļoti mainīties atkarībā no tā, kurā jurisdikcijā šis kredīts ir ģenerēts, kāds ir šis te projekta veids, certifikācijas metodoloģija. Šeit ir piemērs par to, kādas ir cenu diapazoni šobrīd dažādiem oglekļa kredīta projektiem. Kā redzams, tās cenas var būt gan 5–10 eiro robežās, gan arī virs 20 eiro par vienu oglekļa kredītu, ņemot vērā tātad nozari un tā tālāk. Papildus būtu jāatsaucās uz mūsu nodokļu komandas partnera Jāņa Taukača interviju ar bijušo OECD vadītāju Paskalu Saint-Amānu. Kā viņš savā intervijā norādīja, tad būtībā globāli ir problēma tāda, ka nepastāv kopējs vienots regulējums par to, kā virzīties uz šīm te oglekļa kredītu tirdzniecību, oglekļa nodokli. Ja skatās statistiski, tad aptuveni 60% no kopējām oglekļa emisijām vispār netiek piemērots nekāds nodoklis, un atlikušajiem 40% tā vidējā cena ir aptuveni 5 eiro par šo te vienu tonu oglekļa. Bet, ja mēs skatāmies globāli, tad tas, lai sasniegt klimata mērķus, tad tur būtu jātiecas uz to, ka tas būtu ieviests globāli vienots risinājums, kas šobrīd pagaidām ir tikai izstrādes procesā. Tālāk, ja mēs pievēršamies jau tieši Latvijai, tad par tām perspektīvām Latvijā ir divas nozares, kur būtu perspektīva radīt šos te oglekļa kredītus. Viena no tām, kā jau minēju, ir meža saimniecība, ņemot vērā to, ka mums ir plašas mežu platības, kā arī iespēja apmežot jaunas teritorijas, kur vairs nenotiek lauksaimniecība. Un potenciāls ir arī lauksaimniecības nozarē. Tur ir iespējams ģenerēt oglekļa kredītus, ja tiek mainīta saimniecības prakse, ir iespējams atstāt lielāku biomasu uz lauka, ir iespējams specializētu mēslošanu veikt, kā arī mazāk apstrādāt zemi, ietaupīt degvielu, kā arī citus pasākumus. Šeit ir nepieciešams veikt augsnes analīzi, un tālāk jau ir iespējams certificēt šo lauksaimniecības praksi un tādā veidā ģenerēt oglekļa kredītus. Ja skatās potenciāli oglekļa kredītiem no meža saimniecības, tad tās aplēses ir dažādas atkarībā no tā, kādas kvalitātes koksne šajos mežos tiek audzēta. Bet potenciāli ir iespējams no kādiem 120 līdz 280 oglekļa kredītiem iegūt no 1 hektāra meža. Par cenām tas ir mainīgs jautājums, un ņemot vērā to, ka meža saimniecības projekti ir gadu desmitu jautājums, tad tur tās prognozes var ļoti atšķirties atkarībā no tā, kā nākotnē attīstīsies šis te oglekļa tirgus un vai tiks ieviests kaut kāds konkrēts globālais standarts, kas tad ļautu virzīties uz kopējiem mērķiem.
Un nobeigumā tātad varam rezumēt, kādi tad ir riski konkrēti Latvijas uzņēmumiem, ja viņi ir iesaistījušies šajos projektos, kā daļa no starptautisku uzņēmumu grupas. Tātad būtībā tas lielākais risks Latvijai ir tas, ka nebūtu attiecināts pietiekams peļņas apmērs no iegūtajiem oglekļa kredītiem. Šeit, protams, ir jāņem vērā tātad transfercenu jautājumi. Un tas mūsu risinājums ir tas, ka tātad nepieciešams precīzi dokumentēt šos darījumus, detalizēta vērtību ķēdes analīze, un šie ir tie jautājumi, kuros mēs varam sniegt savu palīdzību. Protams, arī grupas līmenī ir nepieciešams sakārtot jautājumus, ņemot vērā to, ka oglekļa tirdzniecība varētu būt kā savu veidu biznesa projekts, un šeit attiecīgi arī ir jāizstrādā precīzas vadlīnijas, transfercenu globālā politika attiecībā uz šiem jautājumiem. Tas tāds īsumā ievads par oglekļa kredītiem. Paldies! Paldies, Raivi. Man liekas, ka tev sanāca lieliska debija ESG webināru ciklā. Tagad došu vārdu Edgaram, lai Edgars mums nobeigumā pastāstītu par globālo ilgtspējības nodokļu indeksu, kas tas tāds par zvēru un kāda varētu būt tā praktiskā izmantošana ikdienā. Paldies! Vēlreiz paldies, Agita. Godātie kolēģi, man ir tas gods šodien finalizēt ar tādu jauku stāstu par jaunu produktu, kuru mēs esam uzņēmušies jums nodrošināt, izmantojot mūsu ļoti efektīvo, noderīgo, draudzīgo un visādi citādi labi aprakstāmo WTS nodokļu konsultantu tīklu, ja, un tad iesim tad cauri šai prezentācijai. Kamēr notiek tā lādēšana, es jums varu pastāstīt par to, kā šis projekts ir tapis. Šis projekts īstenībā ir tapis iesaistot lielu uzņēmumu daļu Rietum Eiropas valstīs, un attiecīgi šis projekts attiecīgi ir no sākuma izgājis arī savu demo versiju Rietumvalstīs, Vācijā, Nīderlandē un attiecīgi citās valstīs, un faktiski viņš ir nonācis arī līdz mums. Un vai ir redzams ekrāns, Agita? Ok, un tad šeit ir ļoti svarīgi zināt, kāpēc mēs vispār šo te jums gribam stāstīt, jo ir lietas, kuras varbūt nevar tā vienkārši izdomāt, lai būtu viss skaisti, ja? Lai man ESG uz papīra skan labi. Ja? Un tad es izmantoju šo te ESG, skan labi kaut kur citur, lai iegūtu kaut kādas priekšrocības, kredītus bankā, lai gan bankas jau arī skatās rūpīgāk attiecībā uz šo te jautājumu, cik es zinu pēc fakta. Un tad šis te indeks īstenībā ir domāts jums, lai jūs praktiski varētu pateikt par sevi, jā, es tā kā esmu, šajā ESG reāli iekšā. Ja, un mans šī brīža novērtējums ir labs, vidējs vai uzlabojums. Ja? Un tad šis te indeks principā ir aptauja, kur rezultējās noteikti analīzē, un jūs saņemat šo te vērtējumu, un jūs varat arī saņemt ieteikumus, ja jūs to vēlaties. Un, kā jūs redzat, ir piecas jomas, ja, šīs te jomas, viņas ir diezgan apjomīgas, attiecībā pieņemsim uz pirmo un vispār uz tām jomām, kas ir saistītas ar nodokļa jautājuma pārvaldību, kas ir ne tikai pirmajā, tur ir vairāk vispārīgi jautājumi. Tas ir saistīts ar to, ka jūs īstenībā atbildiet uz jautājumu, vai jums ir noteikta un kāda veida politika, vai jūs viņu attiecīgi esat apstiprinājuši, vai jūs viņu monitorējat, vai attiecīgi visus riskus, kas ir atklājušies noteiktā periodā, jūs arī viņus tā kā
konstatējiet un novērsiet un uzlabojiet savu nodokļu politiku. Jā, tāds riņķveida cikls tur ir iekšā, lai jūs varētu saprast, vai jūs esat ne tikai uz papīra, bet arī realitātē. Un vēl tāda, pa nodokļu plānošanu tur ir jautājumi, kurā jūs varētu sevi nodefinēt, kur jūs atrodaties, vai jūs esat plānotājs vai meklējat caurumus nodokļu likumos, vai jūs esat agresīvs, piedodiet, ja? Es ceru, ka neesat. Un vai jūs, kurā grupā iedalāties pēc tām aktivitātēm. Starptautiskie nodokļi saistīti ar transfercenām, ar visām priekšrocībām, kas iziet no nodokļu konvencijām, darbs ar offshoriem, ar citādām starptautisko nodokļu schēmām, vai jūs to izmantojat vai neizmantojat, un vai jūs pat aizliedzat to darīt. Ja? Un personas iesaistes jautājums, viņš ir ļoti interesants, jo tur ir runa ne tikai par to, ka darbinieki, bet arī sabiedrība tiek iesaistīta. Un šeit es arī gribētu atsaukties uz Jāņa Taukaša interviju Singapūrā ar Paskalu Sanamonu, kurš teica, ka tā ir baigi ļoti prestiža lieta, kad starptautiskie uzņēmumi, un uzņēmumi vispār, lai iegūtu uzticību sabiedrībā, publicē reālu informāciju par savu darbību, lai viņi skaidri un saprotam attiecībā uz nodokļu politiku. Jā, respektīvi, tādā veidā mēs ieejam šajā ESG vēl jau vairāk. Un, protams, vides jautājumi tie ir arī ļoti svarīgi, un šajā te jomā jūs varat arī sevi nodefinēt. Un līdz ar to jūs, ejot šajā te indeksā iekšā, jūs tā kā no sākuma varat sevi nopozicionēt, tad jūs varat paskatīties laika gaitā, atgriežoties vēlreiz šajā TSI indeksa portālā, kā tad citas organizācijas ir sevi nopozicionējušas. Ja? Lai gan Latvijā un Baltijā šis process vēl ir tikai sācies, ja, līdz ar to mēs pagaidām varam tikai sevi novērtēt, ja, bet tāpēc ir ieteicams laiku pa laikam iziet šo te ciklu. Protams, arī jūs vēl jau vairāk varat saprast, cik reāli jums tad ir šī te sazobe jūsu biznesa procesiem ar ESG aktivitātēm. Un tad, protams, kā es jau teicu, jūs periodiski varat šo te procesu darīt. Un lieta ir tāda, ka šis te rīks, kas atrodas internetu mājaslapā, viņš ir angliski, mēs ieliksim arī savā internetu mājaslapā saiti uz šo te mājaslapu. Jūs varat iet, reģistrēties, identificēt sevi, identifikāciju un tālāku datu izmantošana ir konfidenciāla, un attiecīgi jums jāatbild uz šiem te noteikti skaita jautājumiem, un tas neaizņem jums daudz laika. Pietiekami normāli 20 minūtes no rīta pasēžot pie kafijas, tur nepiesaistot zinātnisko personālu, var mierīgi atbildēt vadītājs vai finanšu vadītājs vai uzņēmuma vadītājs vai nodokļu vadītājs šiem tie jautājumiem. Un šajā gadījumā ir tad jāzina kas, kad šis te indeks ar paskaidrojumu, ko jūs iegūsiet, viņš jums atnāks kā atbildes fails, attiecīgi jūs varat arī viņu izmantot, viņš jums pēc WTS politikas ir pa brīvu, tā ir tāda kā dāvana, un ja jūs vēlaties jau detalizētāk, jau vairāku 11 lapušu garumā redzēt šo te izvērtējumu par kādu no jomām, vai jums ir nodokļu plānošanā vai nodokļu pārvaldībā 80%, kāpēc? Tad tur ir uzskaitīti iemesli, kāda ir uzlabojumi, nepieciešami, un kāpēc šie uzlabojumi vajadzīgi, kāda standarta to nosaka, tāds noteikts nodokļu politikas standarts, kurš arī ir šeit tā kā ņemts par pamatu. Lūk, un to jūs varat lūgt arī no WTS, piesaistot arī šīs te jomas ekspertus. Un, protams, es būšu priecīgs arī tad, ja mēs varēsim arī šo te rīku izrunāt individuāli, es varētu pastāstīt jums vairāk par viņu, varētu jums pasakot un palīdzēt līdz attīstīt šo te TSI periodiskumu izmantošanu jūsu darbībā un tādā veidā
ieguvēji būs visi, gan sabiedrība, ja, gan jūs, gan arī mēs, jo mēs kopā varam tikai šo te indeksu attīstīt. Un es ticu, ka ilgtermiņā šis varētu kalpot kā labs nosacītais benchmarks ESG jomā Latvijā un Baltijā. Līdz ar to paldies jums, sazinieties ar mani. Paldies Agitai par veltīto iespēju un uz redzēšanos. Paldies mūsu šodienas lektoriem un paldies klausītājiem, ka pieslēdzāties un klausījāties. Ar to mūsu webinārs ir noslēdzies. Es redzēju, ka mums ir daži specifiski jautājumi, uz kuriem šodien mēs diemžēl nevarēsim atbildēt, taču pēc šī webināra jums visiem tiks nosūtīti arī prezentācijas, kā arī drīzumā tiks ielikts arī apkopojums, kurā par šo prezentāciju saturu mūsu mājaslapā, kur attiecīgi tad varbūt iekļausim arī jautāto atbildes uz uzdotiem jautājumiem. Savukārt, ja jūs vēlaties, lai jums nosūta individuāli, tad ierakstiet turpat pie jautājuma arī savu e-pastu, un tad mēs sazināsimies un nosūtīsim individuālu atbildi. Un ar to mēs noslēdzam šo nodokļu rītu. Tiekamies mūsu nākamajos pasākumos, starp citu nākamais pavisam drīz, kas ir veltīts ilgtspējas jomai. Tas ir mūsu reģionālais webinārs jau 1. februārī, kas veltīts jaunākajām norisēm Baltijas valstīs obligāciju tirgu. Un tur kopā ar mūsu Lietuvas, Igaunijas kolēģiem un viesiem tiks apskatīti jaunumi šajā aspektā ilgtspējas jomā. Ja ir interese, mūsu mājaslapā ir atrodams reģistrācijas links un plašāka informācija. Priecāsimies jūs redzēt arī tajā pasākumā, ja nē, gaidam jūs nākamajos mūsu vietējos Latvijai veltītajos ESG sarunu ciklos. Paldies! Jauku dienu visiem!